visiem! Mani sauc Vitālijs, kanāla nosaukums Vitālijs no Latgales. Šodien gribu pamēģināt jaunu video formātu, tādu pastāstīt par Nīcgales Daugavpils sošais pārbūvi. Aktuāls video būs, protams, tikai tiem, kas dzīvo šajā apkārtnē. Tas noteikti būs Nīcgales pagasta iedzīvotājiem, Līksnes, Vaboles, Kalupas un tiem cilvēkiem, kuri ikdienu šķērslo šito ceļa posmu. Un visi zina, kādā stāvoklī viņš atrodas tagad, bet tā kā mums ir jau šāda informācija bija pateikta, ka būs plānota šogad ceļa pārbūve, un tāpēc informācijas ir ļoti maz un ļoti skopa, būs, bet nekur nekas nav tāds atrasts, kur, ko un kā darīs. Tā, oktobra beigās vai novembra sākumā parādījās tāda informācija, ka ir izdalīti līdzekļi, lai atjaunot, pārbūvēt doto ceļa posmu. Tas būs sadalīts nescik daļās projekts, un tas nenotiks viena gada laikā. Viss tiks tos 2-3 gados, un tur nezinu, kā tas izdosies. Tas labi, tas nav atkarīgs no manis, vienkārši tāda informācija ir ļoti diezgan skopa. Kā redzat, daudzos mūsu medijos ir uzrakstīts, ka tur, piemēram, par ceļa pārbūvi uzrakstīts, dotais posms tā un šitā, un kas un kur šitā vispār vecā informācija 17. gada atpakaļ jau bija kaut kāda. Bet pēdējā informācija, ka valsts budžetā ir ieplānoti līdzekļi. Valdība atbalstīja projektu, ko Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība vadību jau vairāk kārt noraidījusi, kā vienu no prioritātām visā Latgales reģionā attīstībai. 25. gadā Latvijas valsts budžets projekta paredzēts līdzekļus autoceļa A6 Daugavpils Nīcgale pilnīgai atjaunošanai. Visi tā informācija izskanēja. Viss būs sadalīts nescik daļa posmos no 201. kilometrā līdz 212. No 212. līdz 223. un no 223. līdz 238. kilometrā ceļa pārbūvē. Tā, dotajā brīdī Latvijas ceļu mājaslapā, Latvijas ceļi LV ceļi mājaslapā jau ir parādījusies informācija, ka ir izsludināts iepirkums, tā kaut kas neizgāja. Tā, vēlreiz LV ceļi. LV ceļi. Kas te notika šodien? Latvijas valsts ceļi, tā. Latvijas valsts ceļi, Facebooks, tā. TikToks, Latvijas valsts ceļi. Skatāmies. Tā, atvērājām. Tā, Latvijas valsts ceļos parādījusies informācija, ka jau ir iepirkums, izsludināts iepirkums, tā ka uz šitiem 2 ceļu posmiem uz nākošo gadu ir ieplānots remonts no 200, tā, tu parādīšu no 212. kilometrā līdz 223. Ja nešaubos, tā patīsim uz priekšu. Tā 223. laikam. 212. 223. laikam tā bija. Tur bija tikko kā tā 223. pareizi. Uz nākošo gadu ir izsludināts iepirkums no 212. līdz 223. kilometram, un vēl ir izsludināts iepirkums uz apbraucamo ceļu Daugavpils, kas iet uz Sventi, tā krustojuma pārbūvēja,
un apbraucamā ceļa Daugavpils tā krustojuma pārbūvē, kas iet uz, pateiksim, uz Navienes pusi, uz Krāslavas pusi, uz Križiem, nu, tas ceļš, tie, kas te dzīvo šajā apkārtnē, labi pazīst šitos visus ceļa posmus. Tā, ko es gribēju jums parādīt, kā manā rīcībā nonāca tāda šāda informācija. Reku, man ir šitāds plāns par veicamajiem darbiem. Jā, tā, atversim tā. Dotajā plānā mēs redzam, ka ceļa pārbūve ir ieplānota nākošgad no apmēram Pietura Mišteli. Jā, tas ir 212 kilometrs, jā, un kā redzat, šitajā mums rasējumā, šitajā principā ir uzzīmēta plāns ceļa slēgšanai, nu, kad darbu ritēs darbi, tad ceļu satiksmes organizācijai, pateiksim tā. Tā, šitāds te plāniņš mums ir, jā, kā tas viss notiks, bet interesantākais jau cilvēkiem viss ir ne tā, kā viss notiks, ko vispār ar to ceļu darīs, jā, un es kā bišku šito informāciju bišku jau esmu izsurfojis, izskatījies, un informācija diezgan patīkama, jā, jo tas ceļš tāds, kāds viņš ir tagad, vairs nebūs nekā tie, protams, tie būvdarbi būs. Tā, nu, dotajā brīdī tā, iziesim mēs tādu punktiņu, jā, atvērsim projektiņu uz atzarojumu, tā, uz atzarojumu numur 6, jā, tas ir aiz Pieturas Kīrupe, jā, un tas tur tāds, kur ir tilti mums, jā, ne tilti nosaukums vieta tilti, Kīrupe atzarojums, jā, un atvērsim mēs to projektiņu, jā, reku mums ir tas projektiņš, kā jūs redzat, jā, principā nekas baigi sevišķi nemainās, jā, bet, kā redzat, viss būs apzīmējumi, nobraucami, bremzēšanas joslas, ieskrējiena joslas, nekas baigi nemainās šitajos posmos, tā mēs bišku paškirstīcīsim tālāk, lai varētu redzēt, tā, te labi ļoti redzās bremzēšanas joslas, jā, ieskrējiena joslas, un kā redzēt, šeit bišku tālāk līdz beigām, kad kāds ceļš sašaurinas, viņš vairāk nebūs tik plāts kā tagad, jā, nu, protams, paliks 2 brauktuves, jā, bet tā šobrīd ar atdalīto nepārtraukto līniju, viņas tā laikam tā kā nebūs tikai būstamās vietās, kur ir nepieciešama bremzēšana un ieskriešanas joslas, tā izskatās tas atzarojums, jā, tā, nu, diezgan zolīdi un skaisti tā, iziesim mēs vēl tā bišku tālāk. Paskatīsimies atzarojumu pagrieziens uz līksnu, jā, tā, ko mums te bija, tā reku pati līksna mums, jā, reku atrodas līksna, un reku tas atzarojums ir tā numur 16, tā man jau ir atvērts, tā, nu, lūk, kā jūs redzat, jā, pirmais, kas krīt acīs, tas ir bremzēšanas josla, kas pavisam nav tāda kā dotajā brīdī tamos apgriezana vietās. Jūs labi zinat, kādas viņas tur var apgriezties mašīnas gan šitā. Un, ja grib apgriezties uz pretējo braukšanas pusi, tad bremzēšanas josla sanāk tā pati josla, pa kuru virzos transporta līdzekļi. Bet šeit viss ir pārbūvēts jau. Pārbūvēts nav, vismaz rasējumos tā ir, jā. Ka būs sataisīta atsevišķa bremzēšanas josla, tāda, kas tagad būtu tamā zaļā zonas vietā, jā, apgriešanās vietiņa, jā, tad otrajā ceļa posmā tāds kā izliekumiņš, ja lielgabarītu mašīnas varētu paņemt lielāku radiusu apgriešanai, tad, nu, un bremzēšanas josla, lai nogriezties uz pašu līksnu, jā. Te arī nekas baigi nemainās. Šeit principā tāpat paliek, bet ļoti labi šeit redzās, ka ir saglabātas 2 brauktuves, jā. Un
nav tikai tās tik plats tas ceļš, kā bija, jā, nu, šita papildus bija nodalīta maliņa ar nepārtrauktu līniju, kur bija, nu, uzlieta asfalta kārta. Tagad izskatās, ka viņas vairāk tās asfalta kārtas nebūs. Tā, nu, lūk, tā izskatās pagrieziens uz līksnu, jā. Šita tālāk bišķi redzams ieskrēna joslas, kur būs izbrauktuve no pagrieziena uz Vaboli, jā, nu, tie, kas šķērso šitos ceļus un dzīvoši tajā apkārtnē, es domāju, viņi visi labi zinu, saprot, par ko es runāju. Tā, vēl vienu lietiņu iziesim, vēl tā, ko es gribēju, tā, šite atzarojums tilti, jā, tilti, kur mums bija tilti, neredzu, atzarojums tilti, tā, šite nav, atzarojums, tā, kalpas pagrieziens, Aužugļāni, tā, Aužugļāni, kas nevaru atrast. Reku ir, jā, tā atzarojums tilti, jā, numurs man te būs 22, tā reku man viņš atvērts. Tā, nu, arī tāpat izskatās, viss ļoti zolīdi un skaisti, jā, tur, kā viss izskatīsies, arī ļoti glītas, skaistas bremzēšanas joslas, atdalītas ar barjeriņām, reku viss, tas ar sarkanās strīpiņas, tās visas ir barjeriņas visas glītas, skaistas. Un tāpat un ieskrēna joslas aiziet ļoti glīti, tālu un skaisti, tur tālāk pieturas autobusu, nu, diezgan iespaidīgi, jā, pateiksim tā, ļoti zolīdi. Tā, nu un tālāk tad, kā šita var saprast, jā, tā bišku pacelsim uz augšu, tā lai būtu bišku redzams labāk tā līdz galam. Tā, nu, labi, kā labi redzās, jā, reku aiziet ceļš uz Krāslava, Dagda, Rēzekne, Daugavpils apveceļš, jā, uz to pusi. Labi zinat, ka šitais posms ir ļoti izjaukts un ļoti slikts, jā, stāvokli, ļoti sliktā stāvoklī. Nu, principā kā ir viss ceļš, jā, tur daži posmi ir tikai tādi neko. Nu, un šitā ceļa projekta daļa noslēdzas, jā, ar šito posmu, jā, kur tā pirms tās apgrieziena vietas, jā, kur brauc fūras, pirms kā apgrieziena vietas un aiziet uz Daugavpili, tad ceļš aiziet uz Rīgu. Tā, nu, dotajā brīdī uz šito ceļa posmu ir izsludināts iepirkums uz 25. gadu, jā, un tā kā, nu, tāda lūk informācija, jā, ir man vēl informācija par šito krustojumu, jā. Ja šitais video būs kaut kam interesants, nākošreiz nofilmēšu par šito krustojumu un par šitiem ceļiem turpmāk, kas aiziet, jā, no šitā pagrieziena un pagrieziens uz Sventi, jā, pagrieziens uz Sventi. Tur pateikšu diezgan interesanta lieta, jā, būs tā kā iepriekš bija minēts, tur būs apaļveida krustojumi. Es jau redzēju rasējumus, jā, bet ja jums būs interesanti un šitais video jums piepatiksies, tad nākošajā video es jums parādīšu, kā izskatās rasējumi, pagrieziens uz Rēzekni, Krāslavu, jā, un pagrieziens uz Sventi, apbraucamais ceļš, jā, un šite būs mums apaļveida krustojumi. Tā, ja jums tāds video bija interesants un informatīvs, jā, es pamēģināšu nofilmēt vēl vienu video jums, varbūt man nav tā labākā balss, vai kaut kur es esmu raustījies, jā, nekāda scenāriju es nerakstu tagad, jā, viss to, ko redzu, to, ko zinu, to un stāstu. Varbūt kaut kas jau zina šito informāciju, bet kaut kam arī viņai ir interesanti un noderīga. Turpmāk, ka turpināsies projekts, es mēģināšu vēl pafilmēt pašu projektu no augšas, kad viņš sāksies, jā, un mēs sekosim līdzi tam projektiņam. Tā, ko es vēl gribēju pateikt, paldies par uzmanību, kas mani skatījās, jā, ja jums tāds video bija interesants un informatīvs, liekiet tikšķīti neaizmirstat, un tad es nākošreiz parādīšu jums
krustojumus tos divus, jā. Tā kā man Vitālijs no Latgales, visiem čau, paldies!